Tagad mēs atrodamies grobiņos apkures katls grobiņas, kur esam uzstādījuši šādu mūsu brīnišķīgo degli. Ar šneku un bunkuru, un šeit mums ir 2 cirkulācijas sūkņi, viens majai un boilerim. Šis sūknis ir paredzēts grīdas apsildes sistēmai. Šim grīdas apsildes kolektoram. Tā kā mums nav viena sūkņa, tikai katlam, mums šeit ir 2 režīmi. Ziemas režīms, ko mēs darām? Savienojamies izmantojot Wi-Fi, lai uzstādītu melno sensoru Connect, kas atrodas telpā. Ziemā uzstādīt temperatūru uz 22 grādiem un 0,2 uz 10 grādiem. Un 0,2 ir katla NTT sensors. Šis sensors mēra temperatūru boileri, un ziemā mēs to izslēdzam. Mēs atstājam visus vārstus atvērtus uz māju, tāpēc mēs ieslēdzam grīdas apsildes cirkulācijas sūkni. Vasarā, kad mums ir nepieciešams tikai karstā ūdens uzsildīšana, mēs iestatām Connect uz 10 grādiem. Tas ir šis sensors. Tālāk mēs iestatām boileri uz 40 grādiem, šī melna sensora degļa redzamība. Šajā vietā iestatiet to uz 40 grādiem. Augšā būs 65 grādi. Tas tiek darīts šeit, 2 reiz nospiediet informācijas pogu. Tas ir 0,2 ok. Tātad ar bultiņu uz augšu mēs to iestatīsim uz 40 grādiem. Es to tagad nedarīšu, bet teiksim, šeit ir 40 ok un nospiediet 6 reizes, un šī informācija šeit un šeit ir pamata izvēlne. Tālāk mums ir jānoslēdz mājas apkures vārsti. Tas ir šis vārsts, lai mums mājā nenonāktu karstais ūdens. Siltā apkure nav gājusi, un mums ir jāizslēdz siltās grīdas cirkulācijas sūknis, lai vasarā mēs arī nesildītu silto grīdu. Šeit ir sūknis, un tas ir pieslēgts tieši šeit. Vienkārši izvelciet kontaktdakšu no šīs kontaktligzdas, un tādējādi mēs sildīsim tikai katlu bez apkures. Būtībā tā tas arī ir, mums ir 240 kvadrātmetru liela māja. Šeit tas ir grobiņas katls 40 kW, deglis mums ir 34 kW, bet mums ir 240 metru māja. Tāpēc mēs ieliekam 3. jaudu, kurai ir 25 kW jaudas. Un arī šeit mums pats saimnieks ir uzstādījis atstarojošo plāksni, tā tur tālajā stūrī, kur uguns trāpa, bet tā nesasniedz, jo katls ir pietiekami garš. Tas ir, viņš uztraucas, ka aizmugurējā siena sadegs, bet tik garā katlā, protams, mums nekas tāds nebūs, bet viņš to ielika, labi izdarīts. 12 gadus saimnieks kurināja ar malku, un viņš uzbūvēja tādu skaistu māju. Un mēs domājām, kā katlu pieslēgt vadiem, un viņš izņēma griestus un pieslēdza šo to katlu stūrī un teica, kad es aiziešu, viņš to skaisti uztaisīs. Uz ko es piekritu, jo viņam izdosies labāk nekā mums. Tāpēc lūdzu, sazinieties ar mums. Mēs vienmēr esam gatavi jums palīdzēt. Mēs braucam pa visu Latviju. Mēs varam uzstādīt šo brīnišķīgo degli visos katlos, kas 10 reizes atvieglos jūsu dzīvi. Bet mums šeit ir arī lietotne. Aplikācija, kas saucas Connect. Tā ir paredzēta 5 planšetdatoriem vai telefoniem, varbūt pat vairāk, es vienkārši nezinu tālāk. Jo vairāk mēs neesam izmēģinājuši. Mēs to esam izmēģinājuši uz 4, bet es domāju, ka mēs to varam instalēt arī uz 5. Un visiem būs šāda lietotne, caur kuru var redzēt, cik grādu ir mājās, cik ārā no interneta un cik es gribu. Šajā gadījumā tas ir 27,5, jo, kamēr es biju prom, viņi iekurināja kamīnu un mājās ir 25,6 grādi, tāpēc, lai ieslēgtu degli, šeit man vajadzēja iestatīt augstāku temperatūru, un tas tiek darīts šādā veidā. Augstāk zemāk ar šo pirkstu, tā teikt, mēs pārvietojam šo balto apli. Tātad manuālais režīms ir visekonomiskākais nekā grafiks. Bet jūs varat iestatīt arī grafiku, bet tas parasti noved pie granulu izmaksu pieauguma par 20%. Mums šeit ir granulas, tāpēc jums ir jāuztur pilns bunkurs, reizi nedēļā jāiztīra režģis. Uz kura notiek sadegšana, tas viss notiek iekšpusē. Tāpēc laipni lūdzam, vienmēr es labprāt jums palīdzēšu. Uz tikšanos nākamreiz kaut kur.